dziesma Es vēlēju.
attīstībā, popularizēšanā un novada kultūrvidas veidošanā, veicot kora 50 gadu jubilejā. Brunāls un Ceraugas pagastu apvienotiem jausiem koriem Vienstāvas, Dirģēni Vito Cīnu, Līnieris Klaušams un Jānis. Lūdzu, šefā. Arī Balskas rajona padome izsaka jūsu kora pateicību 15 gadu jubilejā. Pateicību, es domāju, ka varētu pasniegt kora prezidentam. Man tāda sajūta ir. Tas pateicības raksts glabājās šeit, jūsu mājās. Paldies! Dāvanām jau nevar izsīt. Arī tās nevielas dāvanītes ir sagādātas. Es nezinu, kā jūs sadalīsiet. Te ir mapīši turpināt labāt repertuāru, un te tāds gauciņš, kādreiz ilgāk notiekās mēģinājumi, varbūt te var kaut ko darbu ielikt kaut ko tā, lai ir spēks un izturība. Es domāju, ka tas ir. Es domāju, ka es kā kora prezidents šo te diplomātu nodošu mūsu mākslinieckā vadītājā Vitoldā, vai ne? Ja jau mēs tā ātri esam, teiksim, sākuši dot vārdu mūsu apsveicējiem, tad laikam jāsāk ir mūsu galvenajiem sponsoriem, Brunāls un Ceraugas padomē. Brunāls pagasts un Ceraugas pagasts arī šeit ir. Ceraugas ir! Dzīvsim ziņās svirtas, rodams, dzīvsim pirmās mūžas sapnis, dziedātājs par vienu cilvēks, dziesmā latvietis jūtas svētīs. Ceraugas pagasts padomes vārdā sveicam kora Vienstāvu 50 gadu jubilejā, lai skanīgs jūsu balsis, lai dziedātājs nes jūsu gandarījumu arī turpmāk. Un mums ir liels prieks, kā arī Ceraugas tieši jūsu skolotā. Un gribas teikt arī paldies, ka arī mūsu pasākums jūs sekmēt ar dziesmu. Man tā gribējās iebilst pilnīgi ar dziesmas vārdiem. Ja jūs būtu viens dziedājs, es teiktu tā, jūs saviņojat mani. Jūs tiešām saviņojāt mani, un es domāju, noteikti arī katru klātesošo. Un es gribu jums sacīt, lai jūs ziniet, ka jūs visi esat ļoti īpaši. Īpaši ar to, kad jūs esat pārpildīti, pilni ar savu mīlestību, ar cilvēku mīlestību, ar mīlestību pret dziesmu. Jo nav tas mēģinājumiem, pēc grūtas darba dienas. Tam ir vajadzīgs liels gribas spēks. Un noteikti es mīlestības pret dziesmu, kas tam maz nav tā izdarās. Un kas ir koris bez dirigenta? Bez dirigenta. Savukārt, kas ir dirigents bez kora? Tātad es uzskatu jūs par vienu ļoti lielu veselību. Man gribētu teikt, ka jūs visi izskatāties tikai 25. Un vēl jaunāk. Jūs visi esat pelnījuši ļoti lielus aplausus. Šeit būs korim atkal ko smelties enerģija. Kur mūsu galvenais ģenerāls sponsors Brunāls pagasts padodā ir? Nav. Es tikai varu pateikt, mīļie dziedātāji un mīļie klātesošie mūsu viesi un bijušie diriģenti un visi, kas ir atnākuši klāt, kā
kura vārdā jau jāizsaka liela pateicība arī mūsu ģenerāla sponsoram Brunavas pagasta padomē, kas ir visus šos te gadus, katru gadu no gadu ir kori uzturējusi, finansējusi, un arī šajā sakarībā ir korim sagādājis te tāds suverīni. Šitie te. Vāliņi ir liela dziesmu dziedātāji. Un nav vēl viena izdziedāta, kas jau otrājas atcerēt. Un šodien klausoties jūsos, un ne jau vienreiz vienas jūs esat dzirdējusi, es ar lepnumu varu teikt, ka jebkura pašvaldība noteikti var būt lepna, ka viņiem ir tāds kors ar tādu arī skanējumu dziesmas, kāds ir mums Grenstāls jauktajam korim. Aplausi. Šodien pati daba vēlējās ar jums sacensties. Un vējš bija negants ar savām vējas tabulēm un aurām. Un, lai arī ārā viņš tur brāzmoja, bet šķietami iekšā jūsu skanējums bija nepārspējams, kaut būt 50 balles ārā vējš. Un tas bija ļoti mīļš, silts, jo te jau ir sanākuši visi tie, kam dziesma ir ļoti, ļoti mīļa, tuva, kas bez dziesmas nevar, un tāpat arī jūs, dziesma nevar iztikt bez jums. Nu, ko šodien es nāku sveikt jūs Brunavas pagasta padomes vārdā. Un teikt jau pirmāk jau lielāko paldies tām dvēslītēm, kas jau ilgus gadus jau vairāk kā puse turās kopā ar jums. Un tas ir mākslinieckais vadītājs. Jā. Mākslinieckais vadītājs. Jā, vai iekšā? Tur ir visi. Jā. Tātad Vitols Rīmers. Katrs līkumiņš un katrs. Un gan arī ļoti daudz pazīst arī mūsu ļaudis un pakāpeniski arī iepazīst mūsu tālāko novadu ļaudis un tie cerokstas. Skaistie dziedātāji. Paldies tev tiešām, liels paldies. Un tie no mūsu pašu vietējie audzēni. Tie ir visi tādi meitenes, kā arī bērni, kas arī savā vadībā skaisti dzied. Tā. Un puķis. Jā, puķis tev galvenā. Un tas ir teiks. Tā. Ko jums ir dziedātāji, domāju, ka pie jums ir. Jums jāsaka lielākais paldies. Par to dziesmu, kas skan par tām stundām, kuras jūs nesveikat, par savām brīvajām, atļaujiet no ģimenes, bet tas ir ar tādu lielu mērķi, lai tālāk iepriecināt mūs, un lai tā dziesmas skanījums vienmēr būtu vēl tālāk skanīgāks. Un es jau gribētu teikt, ka Rainvārdi redz bagātas to no tā, ko atdod, bet cits to bagātu viens sevi atdodot. Viņa spēka. Es palīdzēšu. Nāciet. Es tev arī pagastu. Šaikas.
Palūdzu kultūrkam jauktais koris Zemdegā. Ir. Mēs aizbrauc garām. Labi, robežu priekš. Tas ir mums vajadzīgs. Tas ir vajadzīgs ļoti daudz vārds. Vēlreiz atkal pateikt. Nepietiekais sponsorēt ar braucienu. Redz un laimēs garām. Es gribētu vīru, ko ar tēvzem pārtāju. Rīt, visi novērt. Katru. Ir par kolīgu. Tā mēs vēl aicinātu Piecavas pagasta jaukto kori. Mums bija pieteikts tausāmniecības kori, tāds vārds, sūta mums koris pieteikts. Daudz skaistu mirkļu, gaidīt un izvirst. Daudz labu darbu, domā un grib. Daudz mīļu vārdus, dziedāt un šeit. Sirsnīgs sveiciens viesam gatavībiem. Šī jaukā orhideja ir tā kā jūsu dziesma. Neviens nezin, cik aizņem laika daudz. Viņi iemācīties vienīgās labam lielās siltumā. Un kad viņi uzklauks, viņiem varētu izskatīt šādi. Šodien mēs dzirdējām mīlām valodā dziesmu, bet šīs dziesmas palīdzēs atbildēt Papiemiņi no mums arī lūdzu. Aiziet Iecevniekiem. Mēs zinām, ka Iecevnieki ir ārzemēs. Jā, kopā ar Līdu. To mēs zinām. Mums ir arī draugi no Mazāles. Mazāles jauktais koris ir. Mēs sadraudzējamies un paskaties, kur tā draudzība uzreiz ātri mums nāk atpakaļ. Kur tādu skaņu dzidro rast, to pasniedz jūra un ezera krasts. Kur tādas krāsas un toņumīgi, tai zemē, kur dzinteres zvaigznes krīt. Kur tādas tālu malkas var tēt, tai sugā, ko bērni sniedz markā dzert. Kur dziesma sev kādus skātus rod, tai zvejot, kas lidot pret
namā jauktais koris dzīve arī klāt. Diriģents personā. Aplausi! Bet ir tā, jāsaka, visi mēs skatījāmies tautu un slavināto šovu Dejot zvaigznes, atcerieties, ne? Un tur Daniela vienmēr teica tā, ja man gribās dejot līdzi, tad gribētu. Es sēdēju un skatījos jums un domāju, kā man gribētu dejot līdzi un dzirdēt.